Teksta uzdevums otrajā daļā. Negaisa laikā koks vēja brāzmu ietekmē tika sašķelts par 10 grādiem. Skatāmies abus attēlus. Aprēķina koka garumu X, ja 12,9 metru attālumā no koka pamatnes tā galotne redz 52 grādu leņķī attiecībā pret zemi. Rezultātu izsaka metros, noapaļojot ar precizitāti līdz 10 daļām. Starp rezultāts, ja tāda ir risinājumā, noapaļo līdz 1000 daļām. Vārds, kad mums veidojas 3 stūris, A, B, C, ērtības labad. Ja bija 90 grādi, tad tagad pa 10 grādiem noliecās, un mums šeit ir 80 grādi. Vajadzētu noteikt šo te leņķi B. Viens leņķis 52, viens 80, kāds trešais leņķis. Mēs jau zinām, ka ja trīs stūri iekšējo leņķu summa ir 180 grādi, tas ir 180 grādi mīnus 52 mīnus 80 grādi ir 48 grādi. Tātad šis leņķis ir 48 grādu liels. Kas mums vēl var palīdzēt? Ja mēs zinām vienu malu, zinām tai pretējo leņķi, zinām citu leņķi, bet nezinām malu, mums var palīdzēt sīnus teorēma. Sīnus teorēma, kas saka, ka mala pret leņķi ir vienāda ar malu pret leņķi. Un vienāda trešo malu pret trešo leņķi. Bet mums pietiksies ar 2 malām un 2 leņķiem. Pārrakstīsim teoriju. A pret sinus alfa, B pret sinus beta, un mala C pret tai pretējā leņķa sinusu no gammas. Mums mala X atrodas pretī leņķim, no kura var izvilkt sinus no 52 grādiem. Mala 12,9 metri atrodas pretī leņķim, no kura izvilkt sinusu no 48 grādiem. Tagad izsakam, cik ir X. 12,9 reiz sinus no 52 grādiem dalīts ar sinus no 48 grādiem. Nu, ķersimies pie aprēķiniem. 12,9 sinus no 52. 52 sinus. Tas ir 0,788 apmēram. Jau mēs nopaļojam līdz 1000 daļām. Sinus no 48 grādiem arī uzreiz izrēķināsim. Tātad šis būs jādala ar 48 grādu sinus 0,743 un viss vēl jāreizina ar 12,9. 13,67, bet mums ir teikts noapaļot līdz 10 daļām. Tātad 13,7 metri ir koka garums. Nu, tad pierakstīsim atbildi. Koka garums ir 13,7 metri. Jūs gan rakstīt pilnā tekstā. Tas arī viss, tieši tik vienkārši. Paldies par uzmanību.